Tonī, uzvaras vārdu tev Latvijas kausa finālā. Kas tikko notika? Pastāst mums. Es pats joprojām vēl nevaru saprast, kas noticis ir. Emocijas, viss sprākst pāri. Bet tiešām patīkam sajūta. Iesist uzvaras vārds un beigās vēl uzvarēt. Tiešām fantastiski. Cik grūti? Nu, skaidrs bija, ka Kurzemes derbijas finālā būs traks un būs, bet pastāst to kopumu, tas 700 pārskatītāju hallē, troksnis. Es redzēju, Artūrs nevar ar Žanu sarunāties 5 metru attālumā, stāst par emocijām. Jā, vienkārši iespaidīgi viss bija. Skatītāji ļoti skalji. Paldies visiem skatītājiem, kas atnāca, tiešām ļoti palīdzēja. Un par pretiniekiem. Viss cieņa viņiem. Nebija gaidījis tiešām par tik grūtu spēli. 2 papildu laiki, kā nekā. 2 papildu laiki, jā. Bet, uzvar stiprākais. Jā, tas gan. Pastāst, Tonī, varbūt nav tas īstais brīdis, bet par sevi kā par telfutbola spēlētāju. Tikko bija U19 telfutbola izlasē, pašam tev vēl pat nav pat 19 gadi. Skaidrs, ka redzēsim nākamajā paudzē, tev noteikti vēl izlasē. Kā jūties telfutbola aprindās? Sakot godīgi, man telfutbols pat nedaudz vairāk patīk nekā ārā spēlēt. Un, ja būs iespējas, būs nākotne šajā sportveidā, tad es ar lielu prieku turpināšu spēlēt, visu darīšu. Bet, jāskatās vēl, kā būs, tā būs. Bet cerams, ka viss būs labi.